jaunieši! Mani sauc Sintija Rūze, un šodien es jums stāstīšu par spēlēm matemātikā, kas ir izveidotas digitālā formātā 7. līdz 9. klasē. Pat es strādāju Skrīveru skolā, Andreja Upiša Skrīveru vidusskolā, un arī šajā skolā es izmantoju digitālas spēles gan matemātikā, gan arī priekšmetā fizika. Kā tad radās ideja par šīm spēlēm? Tad, kad mācījos par matemātikas skolotāju Latvijas universitātē, kā jau jebkuram skolotājam, kas mācās, ir jāaiziet prakse. Un prakses laikā bija uzdevums izveidot ārpus klases pasākumu skolēniem, tāds, lai tas būtu interesants, un skolēni arī pie reizes iemācītos matemātiku šai pasākumā. Un tad, kā kārtīgs students, ķēros klāt veselai materiālu kaudzei, kur tātad varētu sameklēt dažādus materiālus, kurus varētu izmantot šajā pēcpusdienas pasākumā. Un šķirstot dažādus materiālus, es atradu ļoti interesantu piegājienu, kur attēli bija salikti mazos lodziņos, un tad manā radās ideja, ka varētu izmantot šos te lodziņus, pievienot klāt spēles elementu, un skolēniem atverot lodziņu, viņi nonāk pie uzdevuma, kurš jāizrisina, vai arī zem lodziņa slēptos kaut kāds pārsteigums. Nu, un tā pirmā spēle, kas radās, bija matemātikas spēle mežā. Un šeit ir attēli redzami no pasākuma šeit pēcpusdienai. Nu, un pēc tam ar profesoru Menču palīdzību, pie kuras rakstīju bakalaura darbu, mēs izspriedām, ka varētu šīs spēles ielikt iekšā bakalaura darbā un, protams, papildināt vēl ar citām spēlēm, kuras laika gaitā radīsies. Un tad sākās spēļu veidošanas process. Spēles tapa nevienā vakarā, bet prasīja veselu gadu. Un tad, kad tās bija gatavas, tad notika bakalaura darba aizstāvēšanās, un šajā pēc aizstāvēšanās periodā Dzintra Damberga, kas manu darbu recenzēja, atzina, ka mazmeita viņai mājās esot ieraudzījis to lielo kasti, kurā tās spēles visas bija iekšā, un teikusi, tas gan ir superīgi. Tā kā ir arī atzinums no bērnu puses, kad spēles ir interesants kā tāds. Kāpēc tieši spēles metode ir viena no tādām atraktīvām un labām metodēm, ko pielietot mācību procesā? Spēles metodē ir savi noteikumi, un tātad šis mācību process ir vadīts, un nav tā, ka skolēni vienkārši atnāk paspēlēties un neko jaunu neiemācīties. Ar spēles metodi skolēns ir spiests ievērot noteikumus, un papildus tam visam nāk arī tāds izklaidējošs faktors, kas ieinteresē skolēnu mācīšanās procesā. Un spēles metodi var izmantot ne tikai stundas sākumā, lai ieinteresētu skolēnus, bet spēles metodi var izmantot arī stundas beigās, lai nostiprinātu zināšanas. Tāpat spēli var izspēlēt stundas kaut kādā daļā pa vidu, lai zināšanas un uzdevums risinātu caur šo metodi. Tāpat spēli var izmantot arī kaut kādos pulciņos vai organizējot stundas pirms ieskaitēm, lai skolēnam zināšanas tiktu vēl padziļinātāk nostiprinātas. Kāds tad ir tas mūsdienu mācību process? Kāpēc tur ir vajadzīgas arī dažādas metodas? Mūsdienu mācību procesā ļoti aktuāls jautājums ir par dažādu modernu tehnoloģiju lietojumu. Un šīs spēles, kuras es jums piedāvāju, ir radītas izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Tās tātad palaiž Active-Inspire vidē, tāpat skolēni arī darbojas ar e-resursiem. Šīs spēles, konkrēti šīs, kas ir izstrādātas, ir arī aprobētas.
Gan es pat esmu viņas izmēģinājusi skolā, gan arī mani kolēģi un man pazīstamie citu skolu kolēģi arī šīs spēles ir mēģinājuši. Un arī tātad ir atgriezeniskā saite no skolēniem gūta, ka skolēni tiešām novērtē, ka viņas ir interesantas, aizraujušas un palīdz arī iemācīties vai nostiprināt zināšanas. Nu, un arī, kas ir ļoti svarīgi, šis produkts, šis digitālās spēles 7. līdz 9. klasē matemātikā ir arī atbilstoši standartam veidots. Un jāsaka, ka tās nav arī pielīdzinātas kādam mācību līdzeklim, bet ir kā atsevišķs palīga līdzeklis skolotājam. Tā, nu un ar šīm spēlēm ļoti svarīgi skolēns sadarbojas, tātad sadarbības prasmes attīsta, jo spēles parasti izspēlē grupās līdz 4 cilvēkiem. Tāpat tiek uzdevumi risināti un arī ļoti svarīgs ir atrisinājuma pieraksts, kas tātad šo te uzskatāmību, kā tātad ir jāizskatās atbildē matemātikā, arī labi parāda. Tālāk spēles ir diferencētas un ietver visas tēmas no 7. līdz 9. klasē. Un katrai šai tēmai ir vismaz 2 spēles izstrādātas. Pēc izspēlēšanas ilguma atšķiras, jo ir spēles, kuras ir pēc laika nav tik ietilpīgas, tad kādas daļu nelielu no stundas, 10 līdz 12 minūtes aizņem, bet ir tādas spēles, kur nāks vairāk padomāt, jo risinājums ir garāks, un tad tā spēle ir attiecīgi nedaudz garāka. Un kā bonusiņš ir pēdējam 30. Speciāli izveidotas 2 spēles, kas ietver visas šīs tēmas no 7. līdz 9. klasē. Nu, tagad apskatīsim, kādas tad izskatās spēles un kādi tad ir to vispārīgie izspēlēšanas noteikumi. Katrai spēlē ir numurs, tas ir kārtas numurs arī tēmai. Un, piemēram, šī spēle ir lineāras algebriskas izteiksmes un lineāri vienādojumi. Pēc risināšanas laika, tā ir A-tipa spēle, tā tad neaizņem daudz laika un to var atrisināt tīri vienkārši. Tad ir dots laiks, kur tātad šīs 15 minūtes ir provizoriskais laiks. Šajā laikā vajadzētu skolotājiem iekļauties, izspēlējot šo spēli. Protams, ka viss ir atkarīgs no tā, cik skolotājs ir gribošs šo spēli padziļinātāk izskatīt. Piemēram, ir kāds uzdevums, kur varbūt klasē ir nesaprašana, un šo uzdevumu ir jāizrunā smalkāk. Un tad, protams, skolotājs šo uzdevumu izrunā ar klasi, un tādēļ aiziet vairāk laika. Tad ir spēles nosaukums, attiecīgi, lai piešķirtu emocionālo fonu, spēles struktūrai, spēles tātad gaitai. Un, kas ir ļoti būtiski, katrai spēlei ir arī piezīmes, kur tātad ir norādīts nosaukums, cik spēle minūtes jāspēlē. Tad ir svarīgākās ikonas, kas parādās spēles logos. Šajā gadījumā tās ir šeit rakstīts, tad mājas ikona, zvaigznes ikona, atslēgas, jeb atbildes ikona, par tā mēs vēl runāsim, pults ikona un pulksteņa ikona. Un vēl kas atšķirīgs no citiem produktiem, tad šīm te spēlēm ir arī klāt punkti no matemātikas standarta prasībām. Tāpēc skolotājs var apskatīt šos te punktus un izspriest,
kādu sasniedzamo rezultātu no skolēniem šajā stundas gaitā viņš vēlas sasniegt. Jo, attiecīgi, no standarta ir par šo te konkrēto spēli norādīti arī punkti. Tā. Nākamais lauks visām spēlēm ir punktu uzskaites lauks. Šajā te laukumā ir uzrakstīts komandu lauciņu, kur var ierakstīt komandas nosaukumu, jo dalībnieku skaits komandā nedrīkst būt lielāks par 4 skolēniem. Ja, varbūt mazāk arī. Ja. Tad komanda nosaukumu viņi vienojas un skolotājs ieraksta komandas nosaukumu. Piemēram, susuri. Susuri, komandas nosaukums. Nu, un tāpat citas komandas nosauc savus komandu nosaukumus un skolotājs ieraksta. Nu, un tad, kad komanda ir nopelnījusi par pareizi atminētu uzdevumu, atrisinātu uzdevumu punktus, tad skolotājs paņem rīku atlasīt un pievienot attiecīgi tik zvaigznītes, cik šī komanda tajā brīdī par attiecīgo uzdevumu ir nopelnījusi. Nu, un beigās tātad uzvar tā komanda, kas ir nopelnījusi visvairāk zvaigznītes. Tad ir šis sacensības moments starp skolēniem un skolēnu komandām. Tālāk seko noteikumu lapa, kur skolēni tiek iepazīstināti ar svarīgākajiem noteikumiem šajā konkrētajā spēlē. Visām spēlēm tas laukums ir līdzīgs, tikai atšķirās tematiski šīs te papildus ikonas, kas dod vai nu papildus punktus par laikā atrisināt uzdevumu, vai punktus ņem nost, ja uzdevums neticis laikā atrisināts. Un tas arī skolotājiem piezīmēs ir redzams. Un skolotājs jebkurā brīdī var tātad arī izlasīt papildus, ko tad katra ikona šajā te situācijā dod. Un tātad, kā jau es teicu, arī spēles beigās uzvar tā komanda, kura visvairāk zvaigznītes ir sakrājusi. Šis tā kā ir A tipa uzdevums, tad pareizā atbilde dod 3 zvaigznītes, ietilpīgākiem uzdevumiem zvaigznīšu skaits par pareizo atbildi palielinās. Nu, un tad ir pats interesantākais izlozes laukums, kas rada skolēnos to interesi, to sacensību, atver to īsto laukumu, zem kura var slēpties gan uzdevums, gan arī var būt kāds papildus bonusa laukums. Vai nu punktus viņiem būs jāsacenšas ātrāk atrisināt uzdevumu, lai iegūtu punktus, vai savukārt, ja viņi neatrisinās, tad punkti tiks ņemti nost. Vienreiz uzklikšķinot uz attiecīgo izlozes simbolu, šajā gadījumā tās ir konfekts, jo tēma ir saldumu fabrika, atveras skaitlis. Skaitļi ir jauktā secībā. Mēs varam uz viņiem visiem uzklikšķināt un ieraudzīt to, ka tas tiešām tā ir. Un ar otru klikšķi uz attiecīgās konfektītes mēs atveram uzdevumu, teiksim, 3. konfekti. Un atveras uzdevums aprēķina izteiksmes vērtību un kūkas attēls. Skolotājs ierauga tātad, ka uzdevuma izpildes laiks 30 sekundes, bet, protams, tas ir tikai provizoriski, var tam veltīt vairāk laika. Un tālāk ir skaidrojums, ko tad tā kūka ar to +1 nozīmē. Un tas nozīmē, ka jāatrisina un papildus iegūs 1 zvaigznīti. Tātad šeit tas ir arī viss pierakstīts. Un skolotājs jebkurā brīdī var, ja ir piemirsties, atkārtot, ko tad šis konkrētais simbols nozīmēja. Tālāk, uzklikšķinot vienreiz uz teksta uzdevumu, teksta atverās uzdevums, kur ir šī izteiksme. Un tad skolēni šo uzdevumu komandās rēķina. Tad, kad ir jāpieraksta atbilde,
skolotājs vai nu atver papildus logu, Activity Inspire vidē tas ir iespējams. Nu, tā tad jauns. Nu, tā, un atver jaunu logu, un tad skolēnu komandas kapteiņi nāk šeit pareizās atbildes arī uzrakstīt. Ja ir iespējams uz krīta tāfeles rakstīt pareizās atbildes, tad atver uz krīta tāfeles. Attiecīgi, raksta uz krīta tāfeles. Tā, nu un tad, kad uzdevums ir atvērts, vai pirms uzdevuma atvēršanas, skolotājs var uzstādīt laiku, cik šim konkrētajam uzdevumam ir jāvelta laika. Un tātad uzspiežot uz pulksteņa. Nu. Jā, nu, labi. Jā, tad atverot pulksteni, skolotājs uzstāda laiku. Nu, pieņemsim tās 30 sekundes, bet tikpat labi skolotājs var uzstādīt arī citu laiku. Un tad nospiež labi. Un tātad laiks attiet. Un attiecīgi šajā laika momentā ir jāpaspēj atrisināt šis uzdevums. Tad nākamā iespēja ikona ir balsošanas pultis. Šīs izmanto, ja skolotājiem ir pieeja pie balsošanas pultīm. Ja pieejas nav, tad pagaidām šo te ikonu mēs neaiztiekam. Tad atslēgas, tad, kad ir pagājis noteiktais laiks, mēs atveram atslēgas, un atslēga parāda pareizo risinājumu un arī atbildi, kāda būtu bijusi jāsanāk šajā uzdevumā, un ko komandu kapteiņi nākuši ir un uzrakstījuši uz baltās tāfeles vai arī uz krīta tāfeles. Pults, jā, pults ikonu šobrīd, jā, katram ir pults, un tad skolēni pat individuāli šo spēli var izspēlēt, ja katram šīs te pults ir. Viņas ir uz šīm jaunajām pultīm vai arī uz tām pirmajām vecajām? Labs jautājums. Darbosies gan. Gan darbosies. Nu, jā. Nu, lūk, tāda tā lieta ir. Un zvaigznes attēls noved skolēnus pie punktu uzskaits tabulas, kur tā tad attiecīgi var tai komanda, kura šo uzdevumu atvēra, tā ir priekšroka, tā saņem to maksimālo punktu skaitu un plus bonus punktus, ja ir atrisināts laikā. Bet pārējās komandas arī ir strādājuši un viņus arī novērtē un attiecīgi piešķir pa vienai zvaigznei. Arī pārējiem, kuriem ir bijusi pareiza atbilde. Tā. Atgriezīsimies pie mūsu uzdevuma un turpināsim izrunāt, kas tad notiek tālāk. Un mājas ikona. Mājas ikona tas nozīmē, ka mēs atgriežamies pie izlozes un turpinām ar nākamo komandu. Tātad turpinām ar nākamo komandu, kas izvēlas attiecīgo konfektu, kuru viņi grib izpētīt sīkāk. Pieņemsim, tā ir 5. konfekta. Izsaki mainīgo no dotās izteiksmes. Tātad pavārs, kas nozīmē piezīmēs, vēlreiz varam ielūkoties. Tātad, ja netiek atrisināts laicīgi, tad tiek noņemtas 2 zvaigznītes. Tātad ir skolēniem dzinulis atrisināt šo uzdevumu. Spiežam virsū un atveras uzdevums, kāds tad tas ir. Skolotājs uzstāda laiku. Laiks mums šodien neklausa. Tā. Tātad uzstādām, teiksim, laiku 2 stundas, ja laikam uzstādīt. To jau skolotājs uzstāda un palieku maliņā. Tad, kad labi uzliksim. Tā, minūti.
Tā, bez skaņas un, jā, varam uzstādīt cilvēki. Sauks. Nu, un minūte aizgāja. Nu, un skolēni tātad šo te izteiksmi. Cik ir palicis vēl ažgānā, ja? Tas ir iepriekšēji. Uzstādījumu uz to, ja pēc tam paskatīsimies. Nu, labi. Nu, tātad risina un, kad ir atrisinājuši, atnāk uzraksta pareizās atbildes un skolotājs tātad uzspiež atslēdziņu. Gan risinājums parādās, gan arī pareizā atbilde. Cits komandas tajā laikā arī risina un visu komandu kapteiņi nāk pie tāfeles un uzraksta vienlaicīgi atbildi. Priekšroka ir visām komandām, jā, bet priekšroka punktus saņemt tik, cik ir tieši tai pirmai komandai, kas izvēlējās šo te uzdevumu. Pārējie risina ar cerību, ka viņiem var būs pareizi, un ja būs pareizi, tad būs viena zvaigznīte nopelnīta. Viena, jā. Tā. Labi. Nu, tā mēs varam paskatīties vēl citus uzdevumus. Sadala izteiksmi reizinātājos. Skolēni atkal risina, izrisina, salīdzinām. Un pievienojam zvaigznītes. Nu, jā, tā, piedošana. Tā. Jā, un atrisinām pievienojam zvaigznītes. Zvaigznītes tātad mēs varam apskatīt arī caur šādu te logu. Tā, nu un šādā veidā, principā, tiek izspēlētas visas spēles ar dažādiem tātad uzdevumiem. Ir citās spēlēs, piemēram, šeit ir paņemts kadrs no vienas citas spēles, kur tātad tas atrisinājums ir garāks. Uzdevums ir atrisini vienādojumu. Un šādā gadījumā tas atrisinājums ir pa diviem lodziņiem. Tātad mēs ar skolēniem izējam cauri vienam atrisinājumu pusei, spiežam cipariņu 2 un turpinam atrisinājumu, līdz nonākam līdz galīgai atbildei. Arī šādi tātad ir uzdevumi, kas prasa vairāk laika, lai atrisinātu tos. Tā, vēl viena paņemta spēle, kur mēs varam paskatīties. Ir pie tēmas 3 stūri, daudz stūris, burtiņš B, tas nozīmē, ka prasīs vairāk laika, tas nekas, ka 14 minūtes, tās ir tās 14 minūtes, kur skolotājiem būtu jāiekļaujas, bet var arī ilgāk izspēlēt, jo uzdevumi ir sarežģītāki nedaudz. Tā, nu un tad atkal tāpat ir punktu uzskaits lapa, kur tiek sarakstītas komandas. Tālāk ir noteikumi. Šoreiz tas emocionālais fons ir dažādi zvēriņi, jo tātad tēma ir mājas mīluļi. Tas labais zvēriņš ir kāmītis, kur gadījumā ir viena zvaigznīte klāt, ja uzdevums izrisināts. Un tas nepārāk draudzīgais ir tas sunītis, kas var iekost, līdz ar to -1. Un vēl nejaukāks ir papagailis, ja tas trāpās, tad nākas pacīnīties ar uzdevumu, lai tiktu ar to galā, citādi būs -2 zvaigznītes. Tā, un tālāk ir izlozes laukums, kas sastāv šoreiz no kaķīšiem. Nu, teiksim, skolēnu grupa izvēlās kaķīti numur 2. 1, 2, šo kaķīti visi saka jā. Spiežam virsū, tas tiešām ir numur 2 šoreiz satrāpījies. Un varam vaļā uzdevumu, un tur ir aprēķina daudzstūra perimetru. Skolotājs nospiež uz virsraksta, uzdevuma teksta, un parādās uzdevums. Šāds te, skolotājs uzliek laiku. Teiksim, 30 sekundēs. Būtu jātiek ar šo uzdevumu galā. Skolēni jau var izsināt, vai arī skolotājs var laiku uzstādīt pirms. Un tā tad labi. Un laiks
atiet. Skolēnu grupas risina, tad, kad laiks ir pagājis, nāk un uzraksta pie tāfeles pareizo atbildi. Nu, pēc tam tātad skolotājs salīdzina atbildi un ar visu risinājumu parādīts, kā tad nonākam līdz atbildēji. Ja atbilde ir pareiza, šoreiz nekāda papildus bonusa nav, tad komanda vienkārši saņem, skatāmies piezīmēs, jā, tad saņem 4 punktus, ja atbildējas pareizi. Ja pārējās komandas ir atbildējuši pareizi, tad tas ir 1 punkts. Nu, ja nav atbildēts pareizi, tad, diemžēl, šajā brīdī neviens punkts netiek iegūts. Tātad neviena zvaigznīte komandai netiek piešķirta. Jā. Nē, šoreiz neko nenoņem, jo nav bonusa laukumiņa nekā. Šis ir vienkārši uzdevums. Nepaveicās, tā teikt, atvērt to, kur būtu kaut kāds bonus. Nē, skolotājs skatās piezīmēs, un tur ir rakstīts, cik par šo konkrētu uzdevumu jāsaņem punkti, ja tas ir pareizi atrisināts. Jā, protams, var diferencēt, kā pierakstīt, kā nonākt un atbildi norādīt. Labi, atgriezīsimies pie izlozes. Nu, nākamā komanda norāda, mēs gribam kaķīt apakšējā rindā pēdējo. Tas ir šis, skolotājs saka, jā, skolēni piekrīt. Veram vaļā, vienreiz numurs 5 un veram vaļā uzdevumu. Un šoreiz ar nekāda bonusa nav. Un tieši tādā pašā veidā uzdevuma teksts, laiks, norādam laiku un risina. Laiks beidzas, visi pieraksta atbildes, salīdzinām. Tā, un tā šī spēle tiek izspēlēta līdz beidzas kaķīši, kurus izvēlēties, vai arī skolotājs redz, ka skolēni ir sapratuši un vairs šai spēlē nav jāvelta laiks. Teiksim, šis kaķīts ir numur 1. Kāmītis, skatāmies piezīmēs, tad papildus punkts par pareizo atbildi. Jā, tātad sagatavošanās laikā ir iekļāvusies skolēnu grupa un atrisinājusi. Tad nevis 4 punkti, bet gan 5 punkti. Un tā skolotājs un skolēni savstarpēji sadarbojoties šo spēli izspēlē. Tā, paskatīsimies vēl kādu citu uzdevumu. Piemēram, pie simetrijas. 9. tēma – simetrija, A-tipa uzdevums, emocionāls fonds, muzejs. Skolēni tad muzejā. Nu, tātad, kas tad mums šeit ir? Atkal tieši tāpat punktu uzskaite, noteikumi mainīti nav. Tikai ikonas ir mainījušās. Un izlozes laukums, kur ir gleznas, un tad no skolēnu komandas izvēlās gleznas. 9. glezna, piemēram, 9. uzdevums. Tā. Nu, te ir daži patīši uz priekšu. Paskatīsimies dažus uzdevumus, kas pie simetrijas parādās. Nosauc redzamo simetrijas veidu. Uzzīmē simetrijas asi vai simetrijas centru. Tātad skolēnu komanda veic šo uzdevumu un pēc tam salīdzinām ar pareizo atbildi. Piemēram, šāds uzdevums. Nosauc redzamo simetrijas veidu. Uzzīmē atkal 2 lietussargi. Risina, atbild, paskatāmies. Centrālā simetrija. Atkal nosauc redzamo simetrijas veidu. Atkal skolēnu komandas domā, kas tad te varētu būt. Uzrakst savas versijas. Izrādās neviens simetrijas veids. Arī tādi piemēri var būt. Un tam līdzīgi. Nu, un šeit ir tā bonus spēle, kur
kuru tātad spēlē, lai sagatavotos pirms valsts pārbaudījumiem, konkrēti uzdevumi par 7. līdz 9. klases tēmām. Un sēņojam. Kā tieši tāpat punktu uzskaita, noteikumi un izlozes laukums. Šoreiz sēņojam, tātad atrodamies mežā un tiešām sēņojam. Nu, varam paskatīties, kas tad tieši tādā pašā veidā. Eglīte, jā, bet paskatīsimies, tur būs citas lapas. Tad, piemēram, šāds uzdevums pie sēņošanas, ar kurām mainīgā vērtībām izteiksmei nav jēgas. Un atkal skolēni domā, raksta un nāk atbild, un pēc tam salīdzinām. Ar -2 nav jēgas. Šāda tipa, ja? Aprēķina kvadrāta perimetru. Kvadrāta diagonāli ir 8, ko risina, atbild un salīdzinam ar pareizo atbildi. Un skolotāji ieskatos ir, varbūt šo uzdevumu vajag padziļināt, paskatīt, un tad, var apskatīt vēl citus piemērus. Tāpat šīs spēles var izmantot arī ne tikai, lai spēlētu, bet, piemēram, arī uzdevumu risināšanā, tāpat 1 stundas laikā. Vienkārši tas fons būs citādāks, un skolēniem varbūt tas radīs patīkamākas emocijas, kā vienkārši, ja tas būtu uzdevums no mācību grāmatas. Aprēķina izteiksmes vērtību un pareizā atbilde. Lūk, tādā veidā. Un tie noteikumi visi tātad ir vienādi, tikai atšķirās tas, cik punktus var iegūt par konkrēto spēli. Bet princips ir tāds pats. Ir virsraksts, tad ievadlapa, tad ir izlozes, šī te punktu uzskaitas sistēmas lapa, noteikumi un izloze. Atbilstoši pielasīta, kāda tā tēma ir. Tālūk. Paldies par uzmanību. Varbūt kādi jautājumi. Sakiet, interaktīvā tāpela nav pieejama, bet ir tikai projektors. Ļoti labs jautājums. Paldies par šo jautājumu. Interaktīvā tāfele nav. Tādā gadījumā mēs varam lejuplādēt ActiveInspire programmatūru un tāpat atvērt datorā uz parastās baltās tāfeles. Projektors ir, ja? Jūs teicāt, jā, un skolotājs pats ar peli par šiem laukumiem darbojas. Vienkārši nebūs tas, kad ar roku uz tāfeles var nospiest un atvērsies, bet ar peli no datora var vadīt. Jā, paldies par jautājumu. Vēl kāds jautājums? Tēmas bija 30. Jā, tēmas ir 30. 29, Jā, 29 un papildus vēl. Un katrai spēle, tā kā tās spēles ir diferencētas, tad ir vismaz 2 spēles katrai tēmai. Ir pat 3 citām. Tēmas ir tiešām pilnīgi visas aplūkotas, pēc programmas kādas te nav ietvertas. Spēles ir pilnīgi visas. Bet Tēmas ir pilnīgi visas ietvertas. Un katrai tēmai vismaz 2 spēles. Un pat 3, jā, citām. Kopā 68 spēles. Jā, 7. klasē 25 spēles, tiecīgi par šīm tēmām, 8. klasē 22 un 9. 21 spēle. Tā, un tā kā pieejams ir diskā, tūlīt atnesīs kolēģe. Jā, tas, kad vēl šīs spēles, viņas nav piesaistīts nevienam konkrētam mācību līdzeklim, bet dar kā vienkārši
papildu materiāls skolotājiem. Lūk, šāds disks, matemātikas spēles, 7. līdz 9. klasē, digitālās darba lapas interaktīvai tāfelē. Lielvārds. Tas ir jāprasa, jā. Bet noteikti informāciju varam parādīt. Jā. Diskā iekšā programmēs, tas nozīmē nākošā nedēļa, viņš jau ir kā produkts. Kāda varētu būt tā cena? Cena provizoriski 39 plus mīnus viena disks. Bet tur, kā Sintie teica, tur ir, gandrīz 70 uzdevumi. Ir jau kaut kādi fondi, biblioteka. Jā, jebkurš. Jā. Jā, fiziska vai juridiska persona. Jūs strādājat skolā, protams, un pat droši vien darbojaties ar to. Jā. Tas nav, katru dienu pat ruskajā vai pat nevajag. Tā kā tēma ir diezgan plaša, tad, un 2-3 spēles, nevajag jau izspēlēt katrā tēmā, jā, to spēli, bet tas tā patīkami atsvaidzina to mācību procesu. Skolēniem ļoti patīk, ka, piemēram, stundas beigās mēs tos uzdevumus it kā pa jokam, bet tomēr mēs tos uzdevumus risinām, jo šeit galvenais uzsvers tiek likts uz tieši uzdevumu risināšanu un pareizu pierakstu. Skolēns mācās. Kā tas izskatās reāli, ja ņemsim 4 skolēnu grupā, vai reti, kad viņi ir vienādās spējās, ja? Vai nenāk ārā tas, ka tas, kurš var, tas dara, un tas, kurš nevar? Tāpēc arī ir tas noteikums, 4 tas ir maksimālais. Varbūt, ka ir pat 2 skolēni komandā. Nu jā, tad, protams. Bet, ja ir, piemēram, iespēja, kad jums ir pultis, tad katrs skolēns... Jā, bet ja ir vecās pultis, tad jau to nevar izdarīt. Jo uz vecām pultīm jau nevar ievadīt skaitli. Tur var jā, nē, vai atbilžu variantus. Tad ir jābūt jaunajai pultei. Bet tagad ir jauninājums, kad drīzumā skolēni caur telefonu varēs. Bet ne jau visiem arī ir. Kā es zinu, Rīgā ir visiem, jā. Parasti jau strādā uz to, kas būs jauno variantu, tad tās vecās pielāgojumus. Jā, tas arī šī gadījumā tie scenāriji dažādi līdzīgi, protams, kā mēs iesaistam individuāli skolēnus, jā, bet tikpat labi atbilžu iesniegšanai var izmantot arī grupu, proti iedot to vienerīces grupu. Ja mums 4 grupā, piemēram, ir viens telefons, tad mēs jau arī varam uzreiz, plašāk piedalīties. Individuālais darbs tomēr, tas nozīmē, ka dara katrs, jā? Jā. Dara grupa, tad ir iespēja nedarīt. Šitam atkal, protams, ir tas spēles elements, ka mēs kā grupu gribam uzvarēt. Jā. Un vēl attiecīgi tātad, skaitu nevar ievadīt, tad, protams, digitāli tur var kartiņas rādīt vai kā tam līdzīgi. Bet, protams, ja ir uzdevums ievadīt ciparu skaitli, tad ir vai šī versija, vai iepriekšējā, vai mobilais telefons, vai planšet, vai dators. Tas ir tās ierīces, ar kurām to var izdarīt. Tāpat var izmantot, vienkārši kā uzdevums risina, uzliek visai klasei un risina uzdevumus. Un tad salīdzina. Var tā pavērst, nevis kā spēli, bet vienkārši kā uzdevums, kurš jāatrisina. Varbūt kāds papildus punkts, kurš labāk rēķina. Tādā veidā. Ja nopiet to disku bibliotēka, tad mēs varam izmantot visi kolēģi vienu disku, vai ne? 4 instalācijas, viens disks ir 4 instalācijas, vienu disku ar 4 dažādiem datoriem. Jā, ja jūs nevēlaties uz šiem 4, jūs kaut kur atinstalēt, uzliekat uz citu, vienkārši tas kods vienlaicīgi darbojas uz 4 datoriem. Jūs viņu, kas ir pārnēsāt no vienu datoru uz otru, pie viena atslēgas. Tātad 4 instalācijas vienlaicīgi. Tātad jums ir 4 klasēs, piemēram, pirmā stāva pirmajos 4 kabinetos, jā, jums vajag tur pieņemsim nākošā dienā otrā stāva citiem 4 kabinetiem, jūs vienkārši tajā pirmā stāva viņa podziņa ir atinstalēta, un tur viņu uzliekat pa jaunu, jums, kas saka,
Dators nav jānes ar disku. Nu, tā vai mājā. Kāpēc 4? Nu, tas ir 4 dažādos, nu, kas Kāpēc nevar 5. un 10? tāds instalācijas. Jā, jebkurā brīdī atinstalē un ieinstalē citā datorā. Te viņš pazūst tur tā kā, jā? Nē, viņš tur paliek. Viņš tur stāv, kamēr jūs viņu atinstalējat. Vienkārši viņš 4 datoros vienlaicīgi. Es nesaprotu, kāds nav. Tas nozīmē, ja, piemēram, skolā ir 10 datori, vienlaicīgi var atrasties šis no viena diska uz 4 datoriem. Ja grib, jā, ja grib pārnest uz 5. datoru, tad vienā no tiem 4 ir jāizinstalē laukā. Vai arī jāpērk jauns disks, Tad atkal būs nākošiem 4 datoriem. Jā, vai arī? Es nesaprotu arī praktiski. Es to disku iebāzu vienu datoru un viņš automatiski jau otrē. Nē, viņš viņu vēlreiz liek, ka to Vēl. ieinstalēja. Ieliek, ieinstalē. Toreiz nekot, viņš vienkārši... Viņš saka, ka jau 4 instalācijas ir notikušas. Jums vienkārši tad ir jāpaskat instalēt, un jūs to pašu disku liekat nākošajā. Vienkārši vienlaicīgi 4 vietās. Labi, teiksim paldies šobrīd internetu tiešraidē, tiem skolotājiem, kuri skatījās mums internetā. Mēs pārējie turam turpināt jautājumus, droši kafiju, cēja un vēlreiz pasīties, vēlreiz pārunāt, kā ir šīm te instalācijām un tam līdzīgi tur reiz arī var pakomentēt, lai palīdzētu to visu sistēmu. Droši Yes. brīvais. Nebūtu prasījis.